Es atceros šo jauno priesteri, kas komentē evaņģēlija pantu. Pļaujas lauks ir liels, bet pļāvēji maz. Un pats sevi 9 gadu vecumā, kad es sev sacīju, viena viņš runāt ar tevi. Žans-Marie Petitklērs šodien ir salēziešu priesteris Lyonas apvidū Francijā. Viņš darbojas ar ļoti trūcīgiem jauniešiem. Viņš ir cēlies no mediķu ģimenes un vēlējās veidot karjeru kalpojot valstī, tāpēc studēja Politehniku. Viņš bija ļoti sportisks, bet kādā 1973. gada jūnija trešdienā cieta avārijā. Tas ir ilgs nekustīguma periods slimnīcas gultā. Šis laiks man piespieda atskatīties. Guļot slimnīcā, es galu galā atklāju, ka man vairs nebija prieka būt par skautu vadītāju. Es nodarbojos ar skautismu, kad biju students un biju piedalījies nometnē ar pusauģiem. Galu galā man vairs nebija prieka izdzīvot skautismu laiku un atrasties lielu personību žūrijas priekšā. Arī es sev uzdevu daudz jautājumu. Šis aicinājums 9 gadu vecumā man ataus atmiņā. Un tā nejauši es uzdūros Dona Bosko dzīves stāstam. Es apjautu, ka šī persona īsteno mazliet no visa tā, kas bija manas ilgas. Mana nostāja bija vai es veidošu politisku karjeru, vai iesaistīšos kalpošanā baznīcā, vai darbošos ar jauniešiem. Es redzēju, ka šis priesteris īsteno tādu kā sintēzi. Viņš bija tajā pašā laikā priesteris un skolotājs, kas spēlēja nozīmīgu lomu politikā, palīdzot apjaust pilsētas jauniešu vajadzības. Tā guļot slimnīcā, es nolēmu klauvēt pie salēziešu durvīm. Tieši tur manī radās ideja izdzīvot evaņģēliju, kā to darīja Dons Bosko. Kādā lauku mājā Bekī pakalnos, Piemontā, Itālijas ziemeļos, laikā, kad sabiedrība piedzīvoja pārmaiņas, 1815. gada 16. augustā piedzima Jānis Bosko. Viņa vecāki bija zemnieki, kas ar pūlēm un taupību gādāja iztiku. Jānim ir tikai 2 gadi, kad 34 gadu vecumā mirst viņa tēvs Fransuā. Šajā trūkuma laikā viņa māte Margarita sviedriem vaigā pelna iztiku ģimenei, 3 zēniem un vecmammai. Deviņu gadu vecumā Jānis Bosko redz sapni, kas atstās dziļu iespaidu uz visu viņa dzīvi. Daudz bērnu spēlējas plašā pagalmā. Dzirdot, kā daži no bērniem zaimo, viņš redz sevi kliedzam un metamies ar dūrēm bērnu vidū, lai viņus apklusinātu. Tad iejaucas kāda brīnišķīgi ģērbta persona, kas viņam liek noliekties līdz bērnu galvām, viņam sakot: ne jau ar sitieniem, bet maigumu un žēlsirdību tev jāiegūst viņu draudzība. Tad kāda cienīga izskata kundze viņam parāda tos pašus jauniešus, kas pārvērtušies par vilkiem un citiem plēsīgiem dzīvniekiem. Viņa saka: skaties, te tev būs jāstrādā, esi pazemīgs, stiprs un stingrs. Un dzīvnieki pārveidojās par maigiem jēriem, kas draiskojās visapkārt. Jānis Bosko izvēlējās nosaukt savu pedagoģisko metodu par salēzisku, atsaucoties uz Francisku no Sales, kas ir maiguma apustulis. Visu viņa dzīvi iespaidoja šis sapnis 9 gadu vecumā, kad viņš dzirdēja balsi, ne jau ar sitieniem, bet ar maigumu, tu viņus padarījis par saviem draugiem. Tā Jānis Bosko, kā jauns priesteris, apņemas visu savu dzīvi doties Franciska no Sales maiguma skolā. Franciska no Sales maigums un žēlsirdība mani vadīs visu dzīvi. Toute ma vie.
9 gadu vecumā nosapņotais Jāņa Bosko dzīves notikumos kļūst ar vien konkrētāks un īstenojas. 1841. gadā Turīnā viņš tiek ordinēts par priesteri. Viņam piedāvāja lauku draudzes drošību, bet viņš izvēlējās pārstaigāt cieto un augsto Turīnas bruģi. Jo nabagajiem nav viegla dzīve Pjemontas galvaspilsētā. Nogurdināti lauku darbos, jaunās industrializācijas gaismas vilināti, viņi ir ietverti kā slazdā brutālajā pasaulē, kas izmanto strādnieku un slikti pret to izturas, kas bērnus izmanto kā lētu un pakļāvīgu darba spēku. Daudziem bērniem vienīgā izvēle ir iela vai cietums. Kā viņš šeit spēj dzīvot? Ko jūs esat izdarījuši, ka atrodaties šeit? Es zagu, bet ko lai dara, ja nav darba, bet gribas ēst? Jean Bosco fut un des premiers pédagogues. Jānis Bosko bija viens no pirmajiem pedagogiem, kas prata atpazīt Turīnas priekšpilsētu nežēlību, kā izglītības sistēmas sabrukuma simptomus. Nežēlības problēma Donam Bosko nav pirmkārt bērnu vai pusauģu problēma. Tā vispirms ir audzinātāja problēma. Problème d'accompagnement éducatif. Ces enfants, ces adolescents. Šie bērni izaugs, bet bērni pusauģi vienmēr ir savu laiku sabiedrības dēli un meitas. Et les filles de la société de leur temps. Jānis Bosko bija viens no pirmajiem, kas jau no laiku sākumā apzinājās audzināšanas uzdevumu svarīgumu. La modernité, de l'importance de la tâche éducative. Vous savez, Es atkārtošu to, ko viņš sacīja Lioniešiem 1883. gadā. Viņš pārliecināti teica: nekavējieties strādāt ar jauniešiem, citādi viņi nekavēsies strādāt ar jums. sinon, ils vont pas tarder à s'occuper de vous. Et l'Italie, Itālija piedzīvoja svarīgu pārmaiņu laiku. No lauksaimniecības sabiedrības tā pārgāja uz rūpniecības sabiedrību. urbaine, de la société agricole, la société Un Itālijas vadītājs sacīja: šo jauniešu izturēšanās ir briesmīga. Vienīgais risinājums - ieslodzīsim viņus. Jānis Bosko atbildēja: šo jauniešu nežēlība ir mūsu izglītības sistēmas izgāšanās. Vienīgais risinājums - visi kopā atrotīsim piedurknes un viņus izglītosim. Tikšanās ar jaunu bēreni Bartolomeju Garelli sniedz iespēju Donam Bosko īstenot savu projektu jauniešu labā. Kādu dienu Svētā Franciska no salas baznīcas sakristejā, redzot sakristiānu izdzenam Bartolomeju ar sitieniem, jo viņš nemāk piekalpot misē, Dons Bosko aizstāv šo jaunietni un aicina uz sarunu. No kurienes tu esi? No Astī. Tavs tēvs vēl ir dzīvs, Nē, viņš ir miris. un tava māte? Arī viņa ir mirusi. Cik tev gadu? 16. Tu proti lasīt un rakstīt? Es neko Tu neprotu. proti dziedāt? Nē, Tu proti svilpot? ledus ir salauzts. Tā Dons Bosko viņam pasniedz pirmo katehisma stundu. Don Bosco développa ce qu'on appelle Dons Bosko attīstīja tā saukto panākumu pedagoģiju. Katru reizi, kad viņš satika kādu jaunieti, pat ja to bija skārusi vissmagākā sakāve, viņš tomēr centās parādīt to, ko jaunietis prot darīt. Bosko teica, ka ir divi veidi, kā audzināt bērnu. Iedomājieties bērnu 4 gadu vecumā. Viņš redz divus caurumus kontaktligzdā. Viņam ir 2 pirksti. Viņš nodomā: ja es ielikšu 2 pirkstus 2 caurumos, notiks kaut kas interesants. Ja jūs viņam sakāt: ja es tevi redzēšu bāžam pirkstus kontaktligzdā, tu dabūsi ar siksnu. To Jānis Bosko sauc par represīvo metodi. Tā liek bērnam izvēlēties pareizo ceļu aiz bailēm no tā, kas viņam atgadīsies, ja viņš kļūdīsies. Eh bien là, c'est le lieu où la... Un tad ir otra metode, kas liek teikt: atceries, ka tad, kad tu pieliki roku pie plīts, tev tik ļoti sāpē, bet ir tā vieta, kur plīts ņem enerģiju. Ja tu bāzīsi pirkstus tur, sāpes būs vēl lielākas. Bērns izvēlēsies labo ceļu. Viņš būs sapratis, ka tas ir viņa interesēs. Tas nozīmē, ka ieaudzināt likumu nozīmē audzināt pārliecinošā veidā. Likt bērnam saprast, ka likums ir tas, kas radīs prieku būt kopā. Jānis Bosko bija dziļi pārliecināts, ka jaunietis ir spējīgs saprast, ka viņš spēj izlemt, kas ir viņa interesēs. son intérêt. Šim pirmajam katehisma audzēknim pievienojas vēl daži.
Tā kopš 1842. gada tiek veidotas ne tikai katehisma nodarbības, bet arī labi organizēta atpūta. Izmantojot savas animatoru un komunikatīvās spējas, ne bez strīdiem ar varas iestādēm, viņš attīsta savu ieceri, kas tiek nosaukta kapela. Spēles, lūkšana, garīgās dziesmas, mācības, grēksūdzes un euharistija pamazām brīvdienās sapulcina no 300 līdz 400 bērniem. Tā kā bērnu skaits pieaug, viņš ierīko kapelu Valdoko kvartālā. Dons Bosko sacīja, viņam jādod brīvība, skriet, muzicēt, spēlēt teātri. Katru reizi, kad mēs jauniešiem ļaujam izteikt vārdus, skaņas žestus par to, ko viņi izjūt, mēs attālinām nežēlību. Vairums no šiem jauniešiem nespēja izteikties emocionālā valodā. Viņiem ir ļoti grūti runāt par savām emocijām. Un audzinātāja darbs būs attīstīt izteiksmes līdzekļus. Ir taisnība, ka pastāv nežēlības kultūra, kurā vienīgais veids, kā zēnam izpaust, ka viņš nejūtas labi, ir pakļauts sevi briesmā. Viņš uzbrūk, ja viņš raudās, tūdaļ viņš padarīs vājāk savu imidžu. Es domāju, ka pretstatā nežēlības kultūrai ir šo emociju tulkojuma kultūra. Une culture de non-violence, c'est une culture de traduction de ces émotions. Vai situācija, kādā dzīvoja Dons Bosko, nav salīdzināma ar to, kādā mēs dzīvojam šodien dažās valstīs, piemēram, Francijā, kur pirms gada priekšpilsētu jaunieši izraisīja nekārtības pēc 2 viņu biedru nāves. Kā jūs izskaidrot šo vardarbības fenomenu, ko mēs piedzīvojām, un kādi būtu risinājumi, ko šodien varam piedāvāt? Ce qui est terrible dans ces cités, c'est le mal-vivre de ces jeunes. Briesmīgākais šajās vietās ir jaunieši nespēja dzīvot. Šo grautiņu dziļākie cēloņi ir neveiksmes skolā un bezdarbs. Kā zināms, Francijā jauniešu vidū bezdarba līmenis ir 3 reizes augstāks nekā pieaugušo vidū. Un tiek sasniegts tāds jauniešu bezdarba līmenis, kas ir 45-50% starp darbspējīgajiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Jaunieši, kas ir spēka briedumā, ir nolemti bezdarbībai un laika izniekošanai. Ce qui est un peu terrible dans ces quartiers, c'est cet enfermement. Jauniešu vardarbība ir arī pašapliecināšanās pasaulē. Šajos kvartālos briesmīga ir noslēgšanās sevī. Tā ir vesela kultūra ar saviem saziņas kodiem, ko mēs saucam par priekšpilsētu valodu. Tā ietver banāla vardarbību. Ļoti bieži jaunietis izmanto vardarbību, lai pateiktu, es esmu, jums jārēķinās ar mani. Jaunietis, kas ir spiests izmantot vardarbīgus līdzekļus, lai pateiktu, es esmu, ļoti bieži ir jaunietis, kas piedzīvo smagu neveiksmi. Mēs vienmēr varam redzēt saikni starp zemu pašvērtējumu un nežēlīgu izturēšanos. Ļoti bieži tie jaunieši, kas izturas visnežēlīgāk, ir ar ļoti zemu pašvērtējumu. Tad šī nežēlība kļūst par darbības veidu. Šiem jauniešiem tas ir vienīgais veids, kā likt sevi pazīt. Kā viņi saka, mēdīji par mums interesējas tikai tad, kad mēs dedzinām auto, kad izraisām nekārtības, citādi mūs neņem vērā. Manuprāt, saskaroties ar šo vardarbību, atbildes, ko sniedz Dons Bosko, vēl ar vien ir piemērotas. 1991. gadā kļuva iespējams sludināt Kristu plašajā Mongolijā. Valstī, kur durvis evaņģēlijam bija slēgtas 70 gadu. Galvaspilsētā Ulanbatorā Dona Bosko salēzieši atvēra profesionālās izglītības skolu, lai dāvātu cerību visnabadzīgākajiem jauniešiem. Tā ir aizbildnība un māja, kas katru dienu uzņem ap 70 ielu bērnu. Es esmu salēzietis no Korejas un strādāju pie šī projekta 3 gadus.
project. And then in this situation of Mongol, Šobrīd, kad Mongolija ir atbrīvota no komunistu režīma, daudzas ģimenes ir izpostītas un jaunieši dzīvo uz ielas, bez mājām, bez ēdiena, bez izglītības. without the house, so without food, without and the school. So I Tāpēc es pieņēmu šos bērnus un šobrīd dzīvoju ar viņiem. Es gribētu viņiem sniegt jaunas iespējas. Es gribētu šo vietu padarīt par paradīzi viņu rīcībā. I would like to take care of well. This place, I would like to making the paradise for the youth. Gadu gaitā 3 pirmie misionāri, kas dzīvoja sabiedrībā, kur pārsvarā visi ir Tibetas budisti, veido kristīgu kopienu, kas sāk nest augļus. We have now a very good Tagad mums ir arī ļoti skaista Svētā Pētera un Pāvila katedrāle, kas sniedz impulsu mūsu klātbūtnē šeit, katoliskajā misiju kopienā. presence here of the Catholic Church mission. Сайн байцгаана уу? Намайг Елена гэдэг. Es esmu viena no pirmajām studentēm Dona Bosko centrā. Es vēlējos kļūt šuvēja, un mans sapnis ir īstenojies, kad es pieteicos šajā skolā. Kad es to būšu beigusi, es domāju iestāties skolotāju koledžā, lai kļūtu par bērnu skolotāju. Es gribētu palīdzēt nabadzīgajiem bērniem, kas nevar mācīties skolās. Kādreiz mana dzīve bija smaga, man bija jāstrādā tirgū, jo vajadzēja palīdzēt mātei un pabarot manus mazos brāļus. Es esmu laimīga, ka varu mācīties šajā skolā. Es arī gribu palīdzēt jauniešiem, kā to darīja Dons Bosko. Тэгээд үүнийхээ төлөө сурч байна. Pour résumer, vous savez, toute la pédagogie. Tātad visu Dona Bosko pedagoģiju, bet arī viņa garīgo mēs varam apkopot ar šo saukli. Nav paļāvības bez mīlestības, nav izglītības bez paļāvības. Continue d'être aujourd'hui très pertinent. Manuprāt, šī vēsts šodien ir ļoti aktuāla sabiedrībā, kura vairs neusticas saviem jauniešiem. Sabiedrība, kura savos jauniešos redz draudus, ir sabiedrība, kas nav vesela. Pēc pilsētu grautiņiem es salicos, kad kāds deputāts man sacīja, jaunieši ir kļuvuši par sabiedrības problēmu. Es saku, kāda bēdīga sabiedrība? Sabiedrība, kas uztver jauniešus kā problēmu. Jauniešus vajadzētu uztvert kā iespēju. Tā ir mūsu sabiedrības un mūsu baznīcas iespēja. Notre Église. Čehijas Republikā Starptautiskās ekumēniskās brālības locekļi katru mēnesi pulcējas 20 net punktos, lai dalītos un lūgtos par mieru un vienotību starp mūsu valstīm un baznīcām. Co je velmi hluboké v Net for God. Tas, kas mani spēcīgi uzrunā Net for God brālībā, ir iespēja pazīt cilvēkus citās valstīs, citās kustībās. Jiné reality, jiné skutečnosti. Tādējādi mēs varam nojaukt aizspriedumus un sienas, kas mūs atdala. Es to spēju, kad iepazīstu otru, kas ir atšķirīgs. Tak, když ty druhé poznám, když poznám toho druhého, toho, který je jiný. Ko jūs vēlaties? Žēlastību iestāties uz mūžu kopienā Šemenef saistībā ar Starptautisko ekumēnisko brālību, lai kalpotu baznīcai. Dalīšanās, lūgšana par vienotību un mieru izplatīsies Čehijā, pārvarot robežas. Nesen kāds Dona Bosko salēziešu priesteris Leoš Riška
piedāvāja Net for God sadarboties ar viņu, lai evaņģelizētu Ostravā, Čehijas austrumos. Viņš kā kristīgās kabeļtelevīzijas NOAS atbildīgais mums piedāvā izveidot un pārraidīt caur satelītu vienu Net for God raidījumu daudzajiem šīs televīzijas skatītājiem. Františka Ksaverského a Piera Favra. A pre všetkých, ktorí čerpali... Byl jsem tím známý v semináři, že jsem fotil. Seminārā mani pazina kā tādu, kam ļoti patika fotografēt, veidot fotomontāžas. Kāds priesteris no Itālijas, Telepača, man ļoti iespaidoja. Kad es viņu satiku pirmo reizi, viņš man prasīja, kāpēc tu tika ordinēts? Es viņam atbildēju, lai dalītu sakramentus, lai sludinātu Dievu vārdu. Un viņš man saka, tas ir pareizi, tas ir priekš tam, bet tev ir jāsaprot, ka visplašākā sludināšanas vieta pasaulē ir televīzija. Un ja tu jūti aicinājumu doties šajā virzienā, nebaidies, ej. Jo ir taisnība, ka televīzija reizē ir ļaunā gara vieta, bet tāpat laikā tā ir apbrīnojama sludināšanas vieta. Viņš man ļoti iedrošināja. Tā es sāku apmeklēt lekcijas kino fakultātē un izvēlēties šo ceļu. Es esmu tiešām pārliecināts, ka ir ļoti svarīgi izmantot modernos līdzekļus, lai evaņģelizētu. Manuprāt, ja Dons Basko dzīvotu šodien, viņš darbotos mēdījos. Šī pārraide ir labās vēsts pārraide. Šis ir līdzeklis, lai spētu uzlūkot pasauli ar Dieva acīm, lai mēs ļautu Dievam sevi pārveidot. Tādā veidā Net for God nes pozitīvs risinājums mūsu laikmeta problēmām. Man šķiet, ka savā dzīvē es piedzīvoju, cik svarīgas ir personiskas attiecības ar Dievu, bet arī cik svarīgi ir savā dzīvē atrast līdzekļus, lai stāstītu par Dievu cilvēkiem, kas ir ap mums. Un šeit televīzijā es redzu, cik būtiski ir nebaidīties liecināt par Dievu. Spēt izteikt savu liecību kameras priekšā. Manuprāt, tās ir lietas, kas jāsludina no jumtiem, kas jāsludina visā pasaulē. Izmantojot tādus modernās saziņas līdzekļus, kā televīzija, rádio, internets. Moderní prostředky komunikační, jako je televize, rozhlas a internet. To, že sa nachádzame dnes tu, Atrodoties šeit, Ostravā, televīzijā NOAS, es saskatu Dieva mīlestību, viņa humoru izjūtu, pretože pred 8 rokmi, jo pirms 8 gadiem šajā ēkā es gatavojos saņemt kristību svētajā garā. Es domāju, ka šī tikšanās ar svēto garu manā dzīvē ir manas šodienas ticības pamats. Tieši tas mani vada kopienā Šemenef. Spoznanie osoby Ducha Svätého v mojom živote je základ mojej viery dnes. Šis ceļš, dzīve ar svēto garu, mani vada ar vien tālāk, nekā es uzdrīkstētos iet. S Duchom Svätým, život v Duchu Svätom ma vedie. To es vēlos pasludināt visai pasaulei. Nebaidīties riskēt ar Dievu. Būt par vīriešiem un sievietēm, kam piemīt dedzība un drosme. Aby sa odvážili riskovať s Bohom, aby sa stali mužmi a ženami horlivými pre Boha. Snažili jsme se tak jako Italové být hlasem těch, kteří... Pēc Itālijas piemēra mēs vēlamies būt par balsi tiem sabiedrības locekļiem, kas nespēja runāt, būt par nabadzīgo un aizmirsto balsi. Man vienmēr patikuši piedzīvojumi, un es sapratu, ka vislielākais piedzīvojums ir izvēlēties priesterības ceļu. Es arī sapratu, ka mani aizdzīvo šis piedzīvojums tajā, ko es daru, un ka televīzija ir piedzīvojums, kas ir atkarīgs no Dieva, no mūsu paļāvības uz viņu.
un viņa apredzību, Dokáže na něho spolehnout, abychom měli prostředky k tomu vysílání. jo mums nav līdzekļu. Mums to nekad nav bijis pietiekami, bet kungs vienmēr ir parūpējies par mums. Kungs nekad neaizmirst tos, kas viņam kalpo. Manuprāt, tas ir viskaistākais piedzīvojums. A to je, si myslím, to nejkrásnější dobrodružství. La plus merveilleuse. Viskaistākie audzināšanas vārdi ir šī līdzība par sēklu, kas kļūst par koku. Debesu valstība ir pielīdzināma sinepju graudam. Kad to iesēj zemē, tā ir vismazākā no sēklām. Bet, kad tā uzdīkst, tad kļūst par lielāko no dārza kokiem. Šis ir teksts, ko mēs piedāvājam šim mēnesim. Marka evaņģēlija 4. nodaļas 31. un 32. pāns. Šomēnes mēs jums piedāvājam lūgties par jauniešiem Čehijas republikā, īpaši par Šemenöf un starptautiskās ekumēniskās brālības jauniešiem. Nesen 2 jaunieši, Petrs, kam bija 23 gadi, un Marketa, kurai bija 28 gadi, gāja bojā autoavārijā un tā pievienojās debesu Tēva valstībai. Kaut šis pārbaudījums spētu nest augļus, sludinot Kristu visiem Čehijas jauniešiem.